Šobrīd aktīvi rit Valmieras skateparka rekonstrukcijas darbi, jo 2005. gadā atklātā jauniešu atpūtas vieta savu mūžu ir nokalpojusi. Tieši šī iemesla dēļ Valmieras pilsētas pašvaldība šogad ir piešķīrusi aptuveni 10 000 latu tā atjaunošanai. To, ka tas bija nepieciešams, atzīst visi skateparka apmeklētāji. Vecās konstrukcijas vairs nebija lietojums un sagādāja vairāk galvas sāpju nekā prieka. Jūsuprāt, bija nepieciešams? Jā, noteikti. Visām jau bija vecas. Jā. Nevarēja jau normāli pabraukāt. Lūdzu cauri? Jā. Daži bija pat īpaši minīrampa. Tagad būs labāks, jā? Jā. Mēs, protams, varam aiziet pastīties uz vecajā skateparka detaļām, kas liecina to, ka viņam visam noteikti bija nepieciešama rekonstrukcija, jo viņš bija sapūs. Gandrīz pilnībā. Rekonstrukcijas darbus veic firma Mindwork Ramps, kuru būvētie skateparki priecē jauniešus visā Latvijā. Skateparku būvkonstrukciju jomā pieredzes bagātie Dāvis un Kristaps atzīst, ka uzvara konkursā neesot bijusi grūta, jo pārējo firmu piedāvājums esot vājš. Principā šī ir viena no dažām konstrukcijām, kuru vēl ar lielām pūlēm ir iespējams atjaunot. Vislielākā daļa ar pārējām vienkārši ir jātaisa no jauna. Principā arī projekts bija diezgan nepareizs pirms tam, tāpēc mēs uztaisīsim daudz jaunas konstrukcijas. Jāatzīst, ka pašvaldības piešķirtais finansējums bijis ļoti būtisks, ka šo skateparku ļauj radīt kā vienu no šī reģiona vislabākajiem. Šogad šī ir tikai rekonstrukcijas pirmā kārta. Principā šī ir pirmā kārta šim skateparkam. Šis skateparks tiks rekonstruēts 3 gadu laikā. Katru gadu tiks veidot jauna kārta. Rekonstrukcijas darba dēļ skateparka izmantošana pat laban ir nedaudz traucēta. Taču, ja laika apstākļi atļaus, tad darbus ir plānots pabeigt līdz nākamās nedēļas beigām.